nedēļas 2011. gada sacensību kalendārs gan pro klasēm, gan arī šī klasēm būtiskākais čempionātā un kausā. Kādi būtiskākās izmaiņas pro klases noteikumos, ko prezentēs Māris Mandējus un Giedra Alvenšs. Un dalības maksas. Stāties, kas ir jāizsaka jābūt organizācija, tiesneša darbs, sacensību noris. Tad attīstībā arī domāts ir par to, kas būtu naudas balvas dalībniekiem, uzvarētājiem. Un pie tā strādāsim novirzot kaut kādu daļu dalības maksas uz uzvarētāju pabalstu. Plašs sadalījums strīta masveidībai ir sadalīta esošā vecā strīta klase divās klasēs, kur būs pilnīgs strīts un saucamā pro amatieru klase, kurā varēs piedalīties tie, kas negrib braukt pro klasē. Bet tas, protams, tikai 2011. gadu. Lai attīstītos arī sporta veids, ir nepieciešams skaidri noteikumi, vienkārši pieteikšanās un maksāšanas kārtība. Tiek domāts arī par jaunām krasēm, protams, tas sagādā kaut kādas grūtības, jo vienmēr ir kādam tas pieder, līdz ar to ir sarežģīti, citi grib naudu, daudz naudas, citiem nav infrastruktūras, citiem ir cits problēmas, ielās mums tā īpaši negrib neviens redzēt. Tas arī, protams, ja izdodas kaut kādos laukos, un arī, lai uzorganizētu kaut kādu ārpus sacensības, tas ir prasa liels naudas līdzekļus un arī infrastruktūras, jo tādēļ, ka tur nav infrastruktūras nekādas. Noteikti arī prasa valsts iestāžu iejaukšanās, kas arī prasa naudu. Tad nākošajā šī 2011. gada sezonā domāsim arī par publicitāti vairāk. Protams, drīktam ir tā priekšrocība, ka visi mēdīji paši līdz klāt, nav īpaši, kur neviens jāaicina. Citos sporta veidos ir sliktāk, bet vienalga nedēļas aizmirst par to, arī jādomā, lai tas nenopot. Un arī informācija, lai būtu pieejams, viegli, tad saprotamā veidā. Pro klases kalendārs noteikti projekta daļa cilvēki ir iepazinušies ar viņu, kas ir īpaši nenotiek. Nezinu, vai vajag man to visu vēlreiz stāstīt. Paskatieties. Ir ļoti tādi jautājumi. Par kalendāru ir jautājumi? Kāpēc Lietuvā? Tā iemesla dēļ, kad atceroties, ka mums bija izveidots Baltijas čempionāts rītā, un tieši dēļ lietuviešiem viņš arī ir izjūts lielākā vai mazākā mērā. Un uz viņiem nevar paļauties, ka būs posms nedēļu pirms sacensībā viņi paziņo datumu reāli. Uz to nevar paļauties, pirmkārt,
mēs varam, jebkurā laikā šitas kalendārs netiks iekļauts nolikumā, ko līdz ar to ir vieglāk mainīt, jo nolikumi, kā jūs zināt, ir kaut ko mainīt, ir jābūt 100% visu braucēju piekrišanu. Tātad, lai varētu būt kaut kāds izmaiņas, jo zinām, kad organizātoriem rasties kaut kāds foršanotos situācijas un tālāk. Tad būtu vieglāk izmaināt nolikumus, neiekļaut. Varbūt kaut kādu piedāvājumu varam arī lietām organizēt viens, tas notiek kopās noteikti viens attiecības nerīkos, ietvarot, to mēs varam uzraudzīt un iekļaut tādu problēmu. Bet, es domāju, ka 5 gadu nevar jau daudz, un tad padās kaut kādas citas sacensības noteikti jāatos Latvijas, un kāds vēlēs nebraukt tur pastartēt, kādā Baltkrievijā, nezinu, Krievijā un tālāk. Tad pro-amatieru un street plašu kalendārs ir šogad ir 4 posmi. Sākumā bija 5, bet bija arī 4. jūnijā bija ieplānots, bet sakarā to, kad ir 4. jūnijā pro klasē Igaunijā, tad arī izdomāju, ka tā kā nevajag. Un kausam nekas slikts nav, 4 posmi. Un būs arī sapī rīkos kaut kādas sacensības, tad arī negribās, lai būtu baigi piesākumā. Tātad būtiskākās izmaiņas ir tas, ka, kā jau es teicu, sākumā ir tā jaunā plaša sadalījums, kur strīds ir izdalīts 2 klasēs, tad strīds pilnīgais strīds un pro-amatieru, kur nejūtās tik stipri priekš pro-klases. Pro-amatieru brauc kopā ar pro-klasēm? Kopā ar strīdu vai ar? Kopā ar strīdu. Kvalifikācija notiek vienā laikā. Vienās klases vienas, jā? Varbūt kaut kādu startu, vai pagarināt, jā, tālāk. Citas būtiskās izmaiņas ir sportistam ir tiesības vienu reizi sezonā mainīt iespējas klasi, uz strīdu vai pro-amatieru līdz savas klases pēdējā sacensības. Šādā gadījumā dalībnieks zaudē visus iegūtos kopvērtējumus punktus. Kādām klasēm. Tad nākošais uz strīdu klasē nepastāvis vairs A un B fināli būs tās pro-amatieru klase un strīdu klase, kur būs, kā lai saka, godīgā konkurence, nebūs tā, ka A finālā pirmais strīnieks vai četrnieks saņem balvas, bet B finālā 17. vieta tīri teorētiski saņem balvas. Līdz ar to šādas sistēmas nepastāvēs. Tātad sportisti, kurā apmušana būs sagatavot pēc strīdu klases notiekuma, varēs startēt arī pro-amatieru klasē vienlaicīgi. Respektīvi, viņš brauc kvalifikāciju, ja viņš pieteicies abām klasēm, viņš var tātad nobrauc kvalifikāciju, viņš ir pieredojies kaut kādās vietās, līdz ar to viņš var startēt gan vienā finālā, gan otrā finālā. Tikai dalības maksa būs uz pusi lētāk, ko vēlāk varēs redzēt. Tātad, lai veicinātu komandas izveidošanu un pieteikšanos kopējā ieskaitē, ir samazināt komandas licences maksu. Neatceros, kas bija agrāk, bet tagad viņi būs diezgan simboliski, 10 lati. Komandā jābūt ir mazāk kā 2, varbūt arī vairāk dalībnieku, no kuriem 2 labākie rezultāti. Tikai jautājums komandā. Nav? Tātad pro tehniskiem noteikumiem pro
galvenais laikam jautājums, kā tur ir tiem redaktori kaut ko Kristēnam nāka teikt. Redaktori var būt meicināt. Obligāti. Jābūt obligāti. Tāpēc, ko jūs redzat īstu bez... Nē, Kristēn par to arī teica, vienkārši jāpārliecinās, es tehniskais noteikumos baigi. Tehniskais noteikumos nav. Nav, jā. Vienkārši, kādu viņu kaut ko to bija laikam pakēdus. Kāds konkrēts izrādus. Par tehniskajiem noteikumiem kaut kādas būtiskākās izmaiņas, kas it kā varētu būt. Vēl nav skaidrs jautājums par plasmasas durvīm un jumtu. Vadītāji, proklasu. Vadītāji plasmasas durvis, ja? Nē, varbūt bišķiņu Ko jūs precizēšanu. darat? Ir skaidrs tādā ziņā, es neesmu vēl ģirtu runājis, bet principā, ka cilvēks pareizi saka, ko jūs darat, ja? Tādā ziņā. Visas mašas, kad es jau ir uzbūvētas. Tieši tā, mēs to nevaram mainīt. Un tas, ja tika atsūtīti linki, kas bija lielākais arguments, vai tas notiek citās valstīs, ja tu saka, viss ir ok, par to jādara vispār. Mēs to trijām māsīm. Tas ir ok. Tā, tad vēl ir ieviests bremzes. Bremzēm jāatbilst ir mašīnas pašmasai aptuveni. Ja jūs nevarat uzlikt kaut kādam tur piektajam bremzim, tur, nezinu, super mazās bremzītes, ja, priekšā, ja, par priekšējiem bremzēm, ja tur tas vizuāli nav atrunāts ne diametrs, ne tur spēki, nekas, vienkārši vizuāli. Tad ir pedāļu grupa vēl joprojām tie, kas grib pārnest vakuma pastiprinātāju, ja. Tātad, vai nu liekam pedāļu grupu, sporta pedāļu grupu, bremžu, vai braucam bez pastiprinātāja, respektīvi centrālais bremžu cilindrs paliek tajā vietā, kur rūpnīca noteiktus. Tā, tad... Tas ir tad, ja nav vakumņika, viņš paliek tajā vietā, ja? Jā. Nu, ja tev traucē vakumņika dēļ lielā motora, tad tu vari vai nu vakumņiku noņemt, un bremžu pedāli atstāt tur, vai tev ir pedāļu grupa jāpēc. Bet bremžu pedāli vakumņiku pārnest citā vietā nav atļauts? Nē, vakumņiku nevar pārnest. Un centrāli bremžu cilindrs. Man jau tas nedraud. Tad vēl aizsargsietas būs obligāts aizsargsietas nav klasē šoferiem. Logā, sānu logā. Aizsargsietas. Jā, obligāti. Tad par bremžu LED gaismām, kas būs jāliek pro klasē priekšējā stiklā. 10 LED gaismiņas, jā, un atsevišķa elektroshēma ar pārredzamiem vadiem, ar savu drošinātāju, kur būs saslēgts bremžu signālu visu devēju. Tas proti. Jā, tas proti. Nu, ieteicams ir arī Strītā arī strītā var gaismiņas tikai ielikt, teiksim, lai tiesneši redz, ka jūs pat bremzēt vai nebremzēt. Tas nav obligāti. Tas nav obligāti, bet pro klasē obligāti ir stop signāls priekšējā stiklā un pārredzama elektroshēma, vadi sarkanā krāsā, lai var redzēt, lai nav jums tur slepenie slēži un visādas tādas lietas. Tā, tad var būvēt karkas, ja, var nesošās konstrukcijas mainīt, tas ir atrakstīts viss tehniskajos noteikumos. Un pašas gatavotas bākas, ja, arī var būt tikai no alumīnija un minimums 4 mm ietas. Tas tādas lielākās sāpes. Pārējais viss ir apmēram tā kā visu laiku bija tehniskajos noteikumos šobrīd pieejami. Kas ir pro klasē? Jaunā vairāk strītklasa. Tātad strītklasa varbūt arī nav jēgas, ja diskutēt. Tas būs viss standarts. Viss standarts arī pat valstiekārtas nekas nedrīkst būt. Arī tehniskajā Motoram jābūt oriģinālam. Nē, principā atbilstoši CSDD. Atļauj. Jā, kā paliek ar kausiem? Nedabūtās.
Un ar beņķiem pausiem nedubotās mašīnās. Nedubotās mašīnas Pro AM klasē var braukt. Bez būra ar viņu var braukt? Jā. Bez būra tu brauc Pro AM klasē. Ar sporta Ar kausu? sporta beņķi. Cik punktu jostas? 5, 4? 5. Minimums droši ir, 3 tas tā, Nē, 4. 4 minimums. Jā, tad, un mašīna, tur brauc pārbūvētās mašīnas, kas šogad ir pārbūvētas, daudz, kurām nav drošības karkas. Respektīvi, es uz vietas pārvaldīšu, kas jums tur ir sametināts, un cik stipri un cik labi, un kas tur ir pārtaisīts tiem, kam ir jau pārtaisīts. Respektīvi, jāatbilst ir, un ja jūs varat uzrādīt certificētu metinātāju, teiksim, jā, papīru, kur viņš tur ir metinājis, tad, tādā veidā, respektīvi, tiks pārbaudīts kaut kāda drošības pasākums Pro AM klasē. Tad tas ir šogad kā pārējais periods. Marek, tu vēl kaut kādu niansu bija drošības jostu plāksnē, kas tiek metināts grīdā. Sāk ar dzirdēt. Kas tieši? Ka viņām vēl no apakšā būtu piermetinātām, ja viņi no iekšpus no salona ir iemetināti. Nē, plāksnes no iekšas ir iemetināts un visu drošības jostā māķiem, tu domā, ja? Jā. Nē, tur Jo visu es var saku, būt no teicu, iekšas ka kaut kas iemetināts. Nav no ārš, nekas tur jābūt. Kā strītā ar beņķiem ir? Tur tikai standarta beņķis, kāda nāk? Jā, strītā standarta beņķis, var likt ar kāro tipa beņķi. Bet jostas parastā 3 punkti tikai? Jā. Tikai, jā? Var likt arī sporta jostu. 4 punkti jostas. Jā. Jābūt tad beņķim ir bez pagalva noņemam ar tiem caurumiem, jā? Normālā mašīnām beņķis jau kāro tur kaut kādā evolūcijā nāk. Tur bija schēma, tur bija schēma, kā principā 4 punkti. Tā, pa lielam, tā līdz. Respektīvi tām remsēm ordināli izpildījumā neko neliek no citas mašīnas, laikam pētrāk zulkam visu. Tas, ko mēs pagājušajā runājām, tad, respektīvi... Pedāļu grupu vai, teiksim, BMW var likt no E28 pastiprinošo sūkni, pieslēgt viņu pie stūras pastiprinātāju sūkni un to visu notikt. Bet tā doma ir tā, lai viņš nebūtu priekšā, ja? Jā, lai viņš nebūtu pārmests priekšā pie kreisā riteņa, kaut kur, nezinu, kur. Tā. Klausies, kas ar bākām? Bāka pat nevar būt no ņēršas uztaisīt? Jābūt obligāti no alumīnija? No ņēršu droši vien kā arī var taisīt. Tu gribi no ņēršas taisīt? Nē, vienkārši jautājums. Jo, ir cilvēki, kam ir uztaisīts vienkārši tikai tāpēc. Biezums galvenais, jā, 4 mm. Ja tu no ņēršas gribi taisīt 4 mm. Nē, es negribu, es vienkārši zinu, kam ir uztaisīts. Nē, biezums. Alumīnijas. Ja tāds notiek biezums. Jā, varbūt ir šauns, ir novērīts. Certifikāti. Kā ir paštaisīt certifikāts. Varam. Vēl jautājumu kaut kādu. Jāprauc, ne? Kāds strītā čekos, tad tur viss ir čota tā kā uz tehnisko apskatu. Tātad mašīna individuāli pārbaudīs pacelsis. Cik, protams, es necelšu patālē, nerauktīšu kaut kādu šādu. Cik varēs apstīties, viņš tik arī būs. Un noteicošais būs tehniskā apskata līdzi. Tu jau zini, kā tiec apskats, ar kurš mašīnu pārskrūvēt? Protams. Nē, 3 plaukti tur nebūs nevienam. Tā kā tur varbūt mierīgs. Špīļkas, riteņu skrūvi vietā. Špīļkas, varbūt špīļkas, es domāju. Tikai ne ar pilniem uzgriežiem. Tā. Kā strītiņā paliek ar hidrorocenīti, tiem, kuriem apskatēm jābūt? Strītā nekāds hidro... Pamat strītā nē, tikai prāti. Jā, strītā ir standarta rodu
bremzi. Arī ieļot bremžu prasību. Nē, tu vari izņemt varbūt tehnisku apskatu. Nav nekāda. Nav izdevies. Zinu, našu, kur ir tādi uztaisīts. Ar būri, jā, pro apskatīt klasē varēja braukt tie, kam ir sportam sagatavot automašīnu ar būri, bet, teiksim, cilvēki baidās braukt pro vai negrib vēl braukt pro. Tātad arī varēs teikt pro-am braukt ar sporta automašīnu. Kas ir? Pro-mašīna, pro-mašīna. Mašīna var, braucējs ne. Bravo, vienreiz gadā tu vari. Bet vienreiz momentos. Tad tā ir izēja tiem, kas negrib braukt pro, bet ir sagatavot mašīnu tā kā pro, var braukt šīs pro-amatieris. Vai glāb? Tā kā tā. Gadu licenci, 40 glābi. 40 latos iepilst arī, kas kādreiz saucās biedri. Vai arī vienreiz licenci 15 lati, iespēja apgrēd uz gadu licenci 5 lati. Tātad, respektīvi, ja es nobraucu ar 15 latiem, vienreizējā licenci nopērkot to neejamajā kopētē. Bet, ja tu vēlies, ja es labi nostāties pirmo posmu, tomēr es esmu samaksāt 25. Cik būs maksas, ja tu viņiem samaksā uz sezonu tos 25 un pēc katram posmam cik dalības maksas? Bet var mainīties atpildot apskatoties, nevar pateikt. Arī skatoties kāds tur tās balsi, mēs esam tur novirst. Balsi, normāli summu, kad varbūt arī pa 5 lati var kaut kas mainīties, es nevaru to garantēt. Tāpēc nevi ierakstīt var mainīt. Principā, demokrātiski nebūs noteikti laikās izmaiņas lielāk. Strīd klasē ir 10 lati. Kad pagājuši gadu uz visu sezonu, ka es tev par šo gadu sanāks. Jā, gadu licenci rāda uz vienkārši grāmatā. Apdrošināšana 5 vai 2 nedēļām vai 16 latus sezonu. Tātad dalības maksas replikā 15 lati par papildus klāstu 5. Tātad, lai sportists varētu piedalīties Latvijas Pro Trīta čempionāta iespējamē, sportistam obligāti jākļūst par kādas biedrības pārstāvju. Ja sportists nav iestājies kādā biedrībā, Latvijas Pro Trīta čempionāta pirmā posmā iepriekšējās reģistrācijas laikā, vai arī citās brīžos pastāv iespēja iestāties Latvijas Trīta asociācijā. Tas ir izveidots ar nolūku tieši šādam mērķim, ja gadījumā cilvēkam nav kur iestāties. Viņš var iestāties par 3 latiem. Un nekāda problēma. Jūs jau noteikti zināt, jūs esat jau aizsījuši tās biedrības, tad biedrība maksā kaut kādu 10 lati. Ja pats iet iesniegt dokumentus, nodara plus lapā iestāšanās 100 lati un 80 lati. Ir licenci, kas biedri. 80 lati biedri. Tad var izvērtēt, kas ir izdarīgāji, kam ir, tad jau viss ir vienkārši. Nu, arī sijā var būt biedrs lapā, bet ir procentuāli limitēti šajā iespējā sijā. Kāda ir tur limita? Nu, procentuāli vienkārši 40 vai 3% neatceros no galvas. Nebija tur 40% apturēt, man liekas, ja apturēt nerīt, tad varētu būt sijā Latvijas un tad varētu būt juridisks
man teica, lai īpaši nereklamē. Tā. Principā pēdējais ir veiksmīgs starts. Tā gada sezonā. Lai visiem viss izdodas, sasniedzam savus mērķus, lai visiem daudz sponsori. Ja ir kādi jautājumi, droši uzdot, tad kāds kopējās sajūtas, vai ir kaut kas izdarīt greizi no mūsu puses, vai visi kārtībā. Darīt patiesībai attīstīt. Ceru, ka viss ir kārtībā. Latviešu tautas visu tavu latviešu visu. Kad krieviski ir tāds viens teiciens. Ļējam tikai otrā. Kad būs numuri izdodami mašinai? Ir sācensība, mēs jau zinām. Principā, kur ir numuri top 16, kā vienmēr paliek. Tev ir top 16, tad tev ir tas numurs, kas tas bijis pagājušā gada kopvērtējumā. Tātad tu vari izņemt sekretariātā pie Linkas to numuru, bet sacensību pirmajā dienā, tad ejot reģistrējoties sacensībai, tev arī tiek piešķirts tas numurs, kas ir tālāk pēc tā 16. Tas ir arī visām šīm te klasēm strīdiem un pro. Viņš ir pārāds no strīd uz pro, tad attiecīgi... Tad tu atkal attiecīgi ir tālāk, jā. Tad tu vairs neesi tajā 16. kas ir pro, tas bija pagājušo gadu, jo tur tādi numuri jau ir sadalījušies no pagājušā gada. Tu jau ej tālāk un arī strīd. Var arī rezervēt numurus, jā, loģiski pēc 16. Iespējams, tur var būt šokolādi vienīgais. Jā. Jāiznes svindā. Jā. Kādi jautājumi varbūt sagatavojas kāds? Varbūt par tiesnešiem kaut kas jautājums? Kas būs tiesneši kolēģi? Būs tie paši? Nē, es sakots pasākumos mēģināšu dabūt, lai būtu vismaz trijām valstīm. Tātad Lietuva, labākā gadījumā Somija, kas maksā nav diezgan dārgi, protams. Kompetences lielāk varētu būt. Latvijas. Vai Latvijas tiesneši varētu braukt ar tām valstīm, ko pastrādāt? Pagaidzi domāt visu laiku. Tikai vienkārši tas ir atkarīgs no tevis pašas pirmkārt. Tāpēc, kad, ja iekšūt par tīk. Jo tāpēc, kad kā tu ar tiem citu valstu tiesnešiem ar pareizo personu sapazīsies un tā tālāk, un veidos savus kontaktus un vispār darbosies. Vienkārši ir jau cilvēki, kas ir noteikti mēģinājuši, bet viņi nav sanācis un viņi visu tur negrib. Ja lietuvietis kāds atbrauks uz sacensībām, viņš automatiski iet uz pro, vai street klasē viņš piedalās? Kāds ir, ja lietuvietis atbrauc? Nu, viņam taču visi gandrīz ir pārtaisīti mašīni. Viņam taču gandrīz visiem ir visi pārtaisīti mašīni. Nē, bet tad viņš arī iet uz proām šogad. Nu kā pēc tehniskiem noteikumiem, kur viņš? Tad ir divas iespējas. Vai nu uz amatieriem, vai nu... Tur jau mēs tagad nevarēsim izdarīt nekāds izņēmums. Tas ir, principā, nav nekādas baigās aktivitātes gan no lietuviešiem, gan no igauņiem. Es pat nezinu, tas ir iemesls, noteikti ir jābrauc jārunā, jāinteresēs, bet noteikti vajadzētu šo pulksadarbību sacensībās attīstīt. Tas ir varbūt punkts, kas nebija ierastis, bet pie tā ir jāstrādā. Bet, katrai valstī visiem ir savas ambīcijas, visi, katrs ir kaut kādā līmenī, viņš jūtās jau un negrib nemaz sadarboties, un šos, nav ko darīt. Jūs tur vairāk dzīvojat tajā trasē, es tur tāpat neko nevarēšu izdarīt. Piemēram, tāds viedoklis lietotiešiem. Jūs trenējaties un tur netēļ. No vietas mēs aizbraucam pusstundu, dabonam treniņu un nav jēgas mums braukt. Tāda ir attieksme no lietuviešiem, bet kā to mainīt, nezinu, varbūt tiešām tas naudas palauks. Tur ir varbūt ir kaut ko mainīt. Otrais ir
Es saku, ka it kā nav godīgi pret latviešu braucējiem, varbūt organizācijām jādomā par dalību maksas atcelšanu ārzemniekiem, es nezinu. Tur pagājušo gadu par tām naudas balvām ir visi tikuši skaidrībā, kas kurām pienākās un cik. Jā, ir ļoti sanāk. Paldies par jautājumu. Tādā ziņā, ka prieks, ka rūpējas arī par citiem. Nē, nu, mēs te varam stāstīt, ka mēs brauksim par naudu, bet īstenībā to naudu, kamēr mums tā ritīgi močīt virsū, tikmēr tās naudas nav. Nē, tas bija organizātori. Organizātoru finansiāla problēma, jā. Bet, nu, tā tika atrisināta, nu, visi kārtībā, un laikam šodien tērē naudu, tas saprot. Tā, principā, paldies par uzmanību. Ir vēlēšanās, varat vēl palikt uz šoseis sapulci, varbūt kaut ko jaunu izdomāt. Šoseis sacensībām pastartēja tā tālāk. Veiksmīgs starts vēl. Tīkamies pavasarī Tev šļapa.